ieklausīsimies vārdos no pravieša Jesajas grāmatas 60. nodaļas. Par tavu uzraugu es iecelšu mieru, bet par tavu vagaru taisnību. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, par svētdienu, kas mums ir Tevis dota, atelpai, atpūtai, iekšēja miera un paļāvības iemantošanai, bet pats galvenais savu saišu atjaunošanai ar Tevi. Jebkura svētdiena, bet īpaši svētdienas Epifānijas jeb atspīdēšanas laikā mums atgādina, cik daudzos un dažādos veidos Tu, Kungs, ienāc mūsu dzīvēs, kā notiek Tavas godības atspīdēšana mūsu ikdienā, kā mūs dienā sasniedz Tava svētība un žēlastība. Lūk, caur seno pravieti Tu solīji savai izredzētajai tautai, ka viņus vadīsi un uzraudzīsi, un darīsi to caur mieru un taisnību. Mēs visticamāk sen tā vairs neraugāmies uz savu dzīvi, ka tad, kad rūpējamies un gādājam par mieru savā zemē, ka tā izpaužas Tava klātbūtne, ka tad, kad iestājamies par taisnību savās attiecībās, ka tajā atklājas Tava vadība. Mums jau gribas domāt, ka tie ir mūsu pašu nopelni un sasniegumi. Taču, ja paraugāmies cilvēces vēsturē, tad miera un stabilitātes periodi, diemžēl, vairāk ir izņēmums nekā norma. Mūsu dabiskais stāvoklis drīzāk ir konflikti un netaisnības, jo mums cilvēkiem ir dabiski raudzīties uz pasauli ļoti šauri un ierobežoti, no savas perspektīvas. Un tā raugoties mums liekas, ka citi ir, ja ne gluži ienaidnieki, tad noteikti konkurenti, un tad mums liekas, ka resursu normālai dzīvei visiem nepietiks. Tādēļ jādara viss iespējamais, lai izdzīvotu, lai vairāk tiktu man un mazāk citiem. Un šāds redzējums uz dzīvi neizbēgami noved pie konfliktiem un dažāda veida netaisnībām. Spēt pacelties pāri šādai domāšanai, spēt uz realitāti paraudzīties krietni plašāk un tālējošāk, tā, Kungs, ir Tavas klātbūtnes, Tavas dotās gudrības izpausme. Dzīvot mierā un spēt uzturēt taisnību, kas attiecas uz visiem, tas ir iespējams tikai patiesā ticībā un paļāvībā, ka Tu, Kungs, spēj parūpēties par visiem un ikvienu, un ka mums nav jākrīt panikā un nav jācīnās par savu izdzīvošanu pašiem. Realitāte ir daudz lielāka par mūsu vajadzībām. Tās resursi aizvien ir pietiekami, lai ikvienam pasaules iedzīvotājam būtu gan ne tikai izdzīvošanai, bet arī pilnvērtīgai dzīvei. Tā visbiežāk ir mūsu pašu nedrošība, nemiers, neusticēšanās, alkatība un skaudība, kas liek vērsties vienam pret otru un piesavināties sev pēc iespējas vairāk.
parasti jau uz kāda cita rēķina. Tādēļ tavs apsolījums, ka tu mums, tevis radītajiem cilvēkiem, par uzraugu iecelsi mieru, bet par vagaru taisnību, joprojām ir aktuāls. Tādēļ mēs lūdzam, Kungs, vairo mūsos ticību un paļāvību uz tevi. Palīdzi arī šajā dienā mums atrast laiku norimt tavā klātbūtnē un kopā ar tevi paraudzīties uz savu dzīvi, lai apjaustu, lai ieraudzītu, ka arī manā dzīvē tava godība ir atspīdējusi nereizi vien, ka arī manu dzīvi ikdienas piepilda tava svētība un žēlastība. Raugoties un domājot par savu dzīvi virspusēji, mums liekas, ka mums varbūt vajag vairāk mantu, vairāk naudas, vairāk nodrošinājuma, un tad mēs būsim laimīgi. Taču, ja mēs uz mirkli veicam domu eksperimentu un iedomājamies, ka mūsu dzīves vieta būtu piebāzta pilna ar visām iespējamām vajadzīgām un varbūt nevajadzīgām mantām, ja visi mūsu konti būtu pilni ar naudu, ka nezinātu, kur to likt, vai mūsos būtu vairāk miera, vairāk paļāvības, izrādītos, ka tas nemaina neko, jo nemiers, nedrošība ir sirds stāvoklis. Un savu patieso mieru, savu patieso drošību mēs, Kungs, gūstam no tavas klātbūtnes apzināšanās, no tavas labvēlības apzināšanās. Lai kam mums būtu jāiet cauri, ir kāds, kas mūs mīl, kas par mums domā, ar kura klātbūtni mēs vienmēr varam rēķināties. Tas dod mūsos dziļāka miera izjūtu. Un tad, kad būs sakārtota mūsu sirds, mēs spēsim sakārtot arī savu dzīvi un visu šo pasauli, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.